Pludmales volejbola apskats atgriežas Latvijas televīzijā. Ergo Open Latvijas čempionātā šajā sezonā 6 posmi. Raidījuma ievadā tūlīt pat atskatīsimies, kā tad mums gāja pirmajā etapā Ventspilī. Sezonas atklāšanas posms vīru duetiem notika tikko jaunatklātajā Ventspils Pludmales volejbola stadionā, pāris simt metrus no jūras krasta. Par uzvaru cīnījās visi Latvijas spēcīgākie Pludmales volejbolisti, tā izskaitā pērnā gada pasaules ranga līderi Samoilovs un Šmēdiņš. Bet ceturtais punkts ir gūts 4-2. Daudziem tā bija lieliski iespēja pārbaudīt savus spēkus. Bieži nesanāk mums pat viņiem turnīros spēlēt, tāpēc, ka viņa Latvijā maz spēlē, bet jā, protams, kad viņi ir labāki, mēs jau pat smējāmies, vai mēs šo sezonu gadā tik daudz notrenēsimies, cik jau viņi līdz šim ir notrenējušies. Teiksim, mums tas ir ļoti labi iespēja ar viņiem uzspēlēt, jo viņi ir ļoti labā formā, jau ilgi trenējušies, un tad mēs sapratīsim, pie kā varbūt pievērst vairāk uzmanību. Kā jau tas bija gaidāms, Saša ar Jāni visa turnīra gaitā nezaudēja ne setu. Finālā aizvadot savu sīvāko cīņu, kad ar 2-0 pieveica Mārtiņu Pļaviņu un Haraldu Regžu. Jā, šī bija grūtākā arī pēc rezultātu ziņā, gan arī vērtības ziņā, un arī atmosfēra bija ļoti patīkama, un uzvilkušas gan spēlētāji bija, gan visi skatītāji, tiešām visi izbaudījās. Un spēles pašām beigām gāja punkts punktām, tikai pašās beigās pa 2 punktiem uzvarējām. Mums vakar sanāca tikai servēt pāri, var teikt. Mēs servējam pāri servis, un viņi vienkārši paši kļūdās, un tās izspēles sanāk nekādas. Pārservē punkts, lai uz vienu vai uz otru pusi, un pārsvarā punkts bija mums, jā, tā kā diezgan daudz kļūdas, un uz tādām spēlēm tiešām grūti saņemties. Mums jau pa lielam 4 pāri ir pietiekami meistarīgi. Vispārējais komandas var spēlēt labi, bet parasti vasaras beigās. Samoilovs Šmēdiņš par pirmo vietu nopelnīja 160 punktus, otrie Pļaviņš ar Regžu, uz godu piedestāla arī Točs ar Finsteru. Cīņa par bronzas kodolgām Latvijas Pludmales volejbola čempionātā. Dāmas un kungi, tagad laiks Latvijas čempionātā otrajam posmam. Atrodamies Jūrmalā, Majoru Pludmales smiltīs. Šajā turnīrā varbūt nav tik spēcīgs dalībnieku sastāvs, kā tas bija Ventspilī, bet tas gan nenozīmē, ka šeit cīņas būtu garlaicīgākas. Jāsaka godīgi, posma noslēdzošajā dienā redzētais nedaudz pārsteidza, un šeit nav runa par notikumiem laukumā. Kamēr daži mierīgi peldējās un pat sauļojās, citi sildījās biezās jakās. Un vēl tam visam pa vidu saldējumu baudītāji un arī pārsalis suns, kurš iespējams bija vienkārši satraucies. Patīkams satraukums, protams, arī pašiem volejbolistiem. Sāksim ar dāmu pusfināliem, jo meitenēm, atšķirībā no puišiem, šis ir pirmais čempionāta posms. Smaidīgās Agnese Caica un Ilze Liepiņlauska cīņā par sezonas pirmo finālu spēkojās pret nemazāk smaidīgajām Tīnu Graudiņu un Anastasiju Kravčenoku. Pirmajā setā līdzīga cīņa, seko gara izspēle un kā visā setā Agnesei un Ilzei nedaudz nepaveicas. Panākums Tīnai ar Anastasiju 23-21. Turpinājumā pieredze ņem virsroku. Ilze un Agnese priecājas, jo panākts neizšķirts. 21-19 pa setiem 1-1. Un atkal nepiekāpīga cīņa, taču izšķirošajos notikumos Tīna un Nastja panāk uzvaru, sasniedzot finālu. Ko jūs atbalstat šodien pastāstīt? Meitenes. Meitenes? Arī, kur Džeki spēlē? Es zinu. Kuras meitenes atbalsta? Tās plikās. Plikās? Nevis tur kaut kādu pazīstamā, bet galvenais, ka plikā. Jā. Un ko tu atbrauc atbalstīt? Alis un Martu. Par otru ceļazīmi uz zelta maču smiltis dalīja muskuļotās Marta Ozoliņa un Alise Lece. Viņām pretī stājās dienvidnieces, Baltijas dienvidnieces Agņeška Paškeviča un Jekaterina Kovaļskaja no Lietuvas. Vairākas veiksmīgas izspēles no silti tērptajām kaimiņienēm, taču turnīra saimnieces visu laiku bija maz solīts priekšā. Meitenes no Viļņas servē, Lece uzņem, Ozoliņa ceļ, Lece lec un liek punktu pirmajam setam. 21-18. Arī otrajā setā rezultātu starpība bija ļoti viesmīlīga. Uzvaru latvietēm nodrošināja Marta. Latvietēm 21, lietuvietēm 19. Summā mūsējām 2-0, tātad fināls.
Vīriešu pusfinālā teju pa taisno no pasaules kausa posma Maskavā atgriezušies Edgars Točs un Rihards Finsters, kuriem jāspēkojas ar nopietnajiem Tomu Šmēdiņu un Aleksandru Soloveju. Pirmajā setā uzvar Toms ar Sašu 22-20. Nelielas nesaskaņas Točam ar Finsteru, taču viss tiek salikts pa plauktiņiem. Pārliecinošs sniegums turpinājumā un vieta finālā izcīnīta. Par otru ceļzīmi centrālajā kortā spēkojās Arnis Tunte un Haralds Regža. Pretiniekos izsalkušie ziemeļnieki – Igaunijas puiši Kusti Nolvāks un Marts Tīsars. Haralda pārinieks šoreiz Mārtiņa Pļaviņa vietā ir Arnis, jo Mārtiņš uz posmu netika meitas izlaiduma dēļ. Tunte ar Regžu ļoti veiksmīgi saspēlējas, un tas atspoguļojas rezultātā. 21-17 un 21-15 lielais fināls kabatā. Zvērā, Haralds! No Haralda forši spēlēt. Viņš daudz improvizē, un es tur daru, ko varu, cik palīdzu, bet ir ko pamācīties. Jā, viņam tur vairāk tādas spēles laikā no pieredzes, tur idejas nāk ārā. Mēs tur, ka iestrēgstam, reizēm pašos nevaram padomāt. Patika. Kā tev ar Arni? Baigi labi, jā. Baigi labi. Bet tagad laiks izšķirošajām cīņām. Cīņām par medaļām. Sākam ar bronzas mačiem. Dāmu konkurencē lietuvietes Jekaterina un Agņeška pret mūsu meitenēm Agnesi un Ilzi. Nedaudz vīlušās, ka 3 setu cīņā zaudēts pusfināls, bronzas spēli mūsējās sāk agresīvi. Pirmais sets arī izrādās sīvākais šajā mačā – 21-16. Jānokārto vien formalitātes, un Agnese Caica un Ilze Liepiņlauska sezonu atklāja ar izcīnītu 3. vietu. Un 3. vieta izcīnīta, kas jāsaka? Juhu! Jā, protams, ļoti pozitīvi, jo, protams, jau cerējām uz to trīnieku, un pusfinālā bišķi pietrūka. Laba spēle, bet tas ir tā, lai ir kur pielikt vēl, jo pirmais posms tikai. Likās tāda vieglā pastaiga nedaudz, ne? Pa lielam, jā, es godīgi nevaru teikt tā, bet Garīgi varbūt kaut ko vairāk, jā, bet mēs malači parādījām labu savu spēli, spējām pielāgoties vējam un izdarījām tas, kas bija jāizdara viss. Kāds vispār mērķis šai sezonai, vai esat jau tā nostādījušas? Protams, mērķis ir katrs Latvijas čempionāts trīnieks, noteikti, un Eiropas čempionāta fināls. Lielais, līdz tam ir daudz jāstrādā, tas noteikti ir mērķis, un tad jau redzēs, kas tur notiks. Kur mums bija daudz jāstrādā? Cik reiz nedēļā? Katru dienu, cik reiz dienā, tāds jautājums. Katru dienu jāstrādā, un pie tām kļūdiņām, kas pusfinālā tika pieļauts, un, protams, jākrāja vēl spēļu pieredzi, vēl nebeidzam spēļu pieredzi, jākrāja, jābraukā uz posmiem, varbūt kāds Evza posms vēl, noteikti visticamāk. Trešo vietu vismaz varēsiet nosvinēt šodien vai jātrenējās vakarā? Šodien nosvinēsim, un tad jau arī trenējamies. Arī vīriem bronzas mačs startautisks. No Tallinas atbraukušie igauņi Kusti un Marts pret Šmēdiņu un Soloveju, kuri pirmajā posmā zaudēja cīņā par piedestālu, ierindojoties 4. vietā. Bet kā būs šoreiz? Igauņi ļoti labi iesāk spēli, vējš traucēja abiem, taču nesaprašanās savā starpā mūsējiem maksāja zaudējumu pirmajā setā 14-21. Turpinājumā kārtīgi spēkošanās un bronzas deķīti uz savu pusi pavelk latvieši. 22-20 un līdzsvars pa setiem. Izšķirošajā tikpat līdzīgi, taču galotnē notikums kontrolēja igauņi, tiekot pie bronzas godalgām. Skatos, Saši jau aizgāja prom dusmīgs. Tu viens pats var pastāstīt, kas tad pietrūka, kāpēc nav bronzas? Slikti nospēlējām vējā. Garais nevarēja savu servu atrast. Ja viņiem abi divi servēja, tad no mūsu pāri es tikai mēģināju labāk pret vēju uzservēt. Viņš teica, ka viņš nejūt savu servu un servē tagad tāds pionieris no vietas, kaut kādu balonu laid gaisā un punktu nenāca tie vieglie mums, jā, vai arī kaut no servu uzņemšanas mēs viņus izsist ārā, arī būtu pašiem vieglāk. Bet sanāca tā, ka pie viņa servīts balonu, vēl pēc tam daži servas autā pret vēju. Man vēl otrajā setā tur nedaudz neaizgāja servīt, tur set vidū, jā, gandrīz arī zaudējām otro setu. Labi, kad vismaz līdz 3. tikām. Epizodiski jau spēle jau bija laba, bet tā kā mēs kopā šonedēļ aizvadījām tikai vienu treniņu, es esmu apmierināts arī, ka mēs 4. vietu dabūjām.
Bet jums nav neskaņas ar pionieri tagad, kā tu nosauc? Nē, viss kārtībā. Galvenais, lai viņi sakārto lietas skolā un lai varam aizdīt vairāk pa vienu treniņu nedēļā, tad jau būs viss kārtībā. Bet turnīra kulminācijā cīņas par zeltu. Sāksim ar meitenēm. Kurš no dāmu duetiem sezonu sāks ar uzvarētu posmu? Tīna Graudiņa un Anastasija Kravčenoka vai arī Marta Ozoliņa un Alise Lece? Sākums liecina, ka favorīts status pieder Tīnai ar Nāstju. Pirmais sets uzvarēts ar 6 punktu starpību. Taču tad seko atbildes gājiens. Lielisks Alises bloks un pa setiem neizšķirts. Neliels pārdomu brīdis meitenēm un izšķirošais sets ir klāt. Tajā neliels pārsvars Tīnai un Anastasijai, kuras ar smagu darbu tiek pie zelta godalgām. Es gribu pateikt visiem volejbola faniem, ka es varu nospēlēt daudz labāk. Tiešām nebija slikta spēle, bija ļoti fantastisks epizodes, kur mēs izglābām, bet es jūtu sevi iekšā, ka es varu daudz labāk, jo bija tādas ļoti nevajadzīgas kļūdas. Bet tā cīņa bija diezgan laba, bija daudz savas kļūdas, bija kaut kādas dāvanas, bet es domāju, skatītājiem bija interesanti. Man liekas, ka nebija slikti rēķinoties ar to, ka viņas ir vairāk gatavojušās. Mums sanāca, ka mums ievilkās zāles sezona, un mums ir bijuši maksimums 20 treniņi ārā. Tā, ka ļoti maz, un ja fiziski mēs jūtamies labi, tad bumbas mums tieši pietrūks smiltis. Man prieks, ka mums izdevās tas, bet cīņa nākošais ergo posmos nebūs vieglāk, es domāju. Un lūk, pirmā posma spēcīgākās dāmas. Sieviešu turnīrā Latvijas čempionātā šogad būs 4 posmi. Un beidzot klāt arī noslēdzošā spēle. Pirmās sacensības kopā Arnim Tuntem un Haraldam Regžam un jau sasniegts fināls. Pretiniekos pirmā posma bronzas vīri Edgars Točs, Rihards Finsters. Par spīti garajai un grūtajai nedēļai, jo Rihards ar Edgaru spēlēja arī Maskavā, finālā viņi kārtīgi nokoncentrējās un ļoti maz kļūdījās. Rezultātā ļoti pārliecinošs sniegums abos setos un uzvara rokās. 21-13, 21-10. Nu ko, posmu uzvarētāji, pavisam nesen vēl Maskavā bijāt. Visu paspējāt, ne? Atpūsties nepaspējām un visu turnīru nerādījām to labāko spēli, bet tā teikt, iesildījāmies pirms pēdējās kārtīgi un nospēlējām finālu. Sliktāko spēli aizvadījām, plus arī vējš baigais. Man kā maza auguma ļoti grūti tādā vējā, kā papūši nostoja, ko tā es reizēm tur netiek galā. Un lūk arī otrā posmā spēcīgākie dueti. Edgars ar Rihardu labi iesākuši sezonu. Pirmajā posmā bronza, tagad zelts. Kas man par skaistu kompāniju un kas par skaistu dienu, taču tā jau ir aiz muguras. Ergo Open otrais posms Latvijas čempionātā ir noslēdzies. Un nākamais šajā nedēļas nogalē notiks jau Rīgā! Tiekamies!